Kristus mūs ir atsvabinājis, lai mēs būtu patiesi brīvi. Un būt brīvam, tas kaut ko nozīmē. Vēstulē Galatiešiem apostols Pāvils dod divus nopietnus brīdinājumus saistībā ar šo tēmu. Un pirmkārt viņš saka, Kristus mūs ir atsvabinājis, tamdēļ neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā. Neļaujiet, lai jūdi vai kādi citi ticīgie jums uzliek atkal par pienākumu. Tev ir jādara šīs lietas, tev ir jādara šādi to. Lai tu varētu būt pieņemams un patīkams tam kungam, lai tu varētu nopelnīt viņa žēlastību, lai tu varētu būt patiesi taisnots, vai saglabāt savu pestīšanu, tev ir jādara šīs lietas. Jo mēs zinām, ka mūžīgā dzīvība un grēku piedošana ir dāvana. Tā ir dāvana, ko tas kungs mums dod, ja mēs uzticamies Jēzus Kristus paveiktiem darbam pie krusta. Tāpēc neļauj, lai kāds ar savu mācību, ar savu praksi atkal liek tev sākt uzticēties saviem darbiem. Vai atgriezties pie saviem darbiem, savas dzīves, kaut kādiem soļiem, kā tu iemesli, kamdēļ tu vari būt pestīts, vai ka tu sāc uz tiem balstīties. Jo, ja tu domā, ka ar apgraizīšanu vai ar balstības darbiem, tu vari tikt glābts, vai ne? Tad tu esi pazaudējis Dieva žēlastību, jo tā tev nepieder. Un otras puses, viņš tur drusku vēlāk Galatiešu vēstulē saka, tātad Kristus jūs ir atsvabinājis, darījis brīvus, bet ne tādai brīvībai, kas dod vaļu miesai. Citiem vārdiem, arī Dieva žēlastība ir tā, kas mūs audzina dzīvot svētbīgi, dzīvot dievbīgi un atstāt šīs pasaules laicīgās, grēcīgās lietas, lai sekotu un dzītos pēc Dieva valstības. Tā brīvība, ko Kristus mums ir dāvājis, nav tā brīvība, ka mēs varam dzīvot tā, kā mēs vēlamies, jo mēs neesam kļuvuši kā tādi, kas ir bez Dieva vai bez likumu, tieši otrādi. Jā, patiesībā jāsaka, ka ja mēs ļaujamies miesas lietām, tad mēs esam miesas vergi, mēs esam grēka vergi, un tā nav nekāda brīvība. Patiesa brīvība ir tā, ka mēs varam nedzīvot pēc miesas, kad mēs varam neļauties šīs miesas iekārēm. Patiesībā tā apzināšanās, par ko arī Galatiešiem Pāvils saka, ka mēs līdz ar Kristu esam miruši, un pasaule ir mums mirusi, un mēs esam pasaulē miruši, un mūsu kārības un mūsu grēki ir miruši, tāda tiem vairs nav varas pār mums. Tātad tā brīvība, ko Kristus mums ir dāvājis, tā ir brīvība tuvoties Dievam, brīvība mīlēt viņu, nebalstoties uz saviem darbiem un nekalpojot miesai. Tāpēc sargāsim, vērtēsim to un cīnīsimies, lai šī brīvība un šajā brīvībā mēs arī paliktu.